Šis ir stāsts par meiteni, kur izskatās negluži tā kā viņas klases biedri. Viņa ir pārāk kalsna savam augumam, un it kā ar to vien jau nepietiktu, viņai ir arī zobu platīte. Viņu sauc Viktorija, bet, ja godīgi, vārdā Viktoriju klases biedri parasti nesauc. Viktorijai ir neskaitāmi daudz iesauku, un lielāko daļu no tām ir izgudrojis Krišs. Puisis tiešām ir vareni nasks uz joku sacerēšanu, un nemazāk raiti Krišam padodas Viktorijas apcelšanu. Bet kas gan tā būtu par apcelšanu bez klausītājiem? Tāpēc Krišs savos novērojumos par Viktoriju allaž dalās ar klases biedriem. Pasties uz viņu. Ko vēl var jūs tam ar viņas mātu un varētu kādreiz? Viņa varētu pie friziera arī aiziet. Fitness. Viņa man tā šeit vispār, izkaumēs, varbūt kāmas. Tad ir fitness. Tas ir atcer kaut kādu ūdeni. Ar anoreksiju kaut kādu sāku. Anoreksiju. Viņa skrien jau. Ir reizes, kad Viktorija nedzird vai nevēlas dzirdēt, un ir reizes, kad ņirgāšanās kļūst īpaši aizskaroša. Kad viņi iedod ēst. Tu to picu? Jā, es iešu jums cēru. Es šādām tādām tādu sūdu nēdīšu. Šai aizrījies. Ēd laimīgi. Kāpēc viņa tā dara? Viņa būtu dara kā tev. Labi. Atcerējusies Kriša iepriekšējo viņai līdzīgā situācijā adresēto ironisko piezīmi par resno slieku, aiz kuras kārnējai sliekai paslēpties, Agnese sev nosolījās, ka trešo reizi vairs nemēģinās Viktoriju aizstāvēt.